Čau, Kristian! Čau, Andrej! Nu, sveiciens un čau arī visiem mūsu skatītājiem, un klausītājiem un visiem, es gribētu teikt, arī Latvijas LV basketbols komunas biedriem. Jo paldies ikvienam tiešām, kurš ir pievienojies mūsu komunai WhatsAppā. Esam ļoti priecīgi gan par apjomu, gan par kvalitāti. Nu, es gribētu teikt, mums tur ir šajā LV basketbols community, WhatsApp komunā. Nu, tā ir vieta, kur apvienojas visi, kam sirdī ir basketbols, tā es gribētu teikt. Un mums tur ir gan fani, gan tie, kas profesionāli darbojas basketbolā, un ir gan žurnālisti, gan klubu vadītāji un komandu veidotāji, un pat spēlētāji ir mūsu čatā, profesionāli spēlētāji. Tā kā, nu, protams, šobrīd pārsvarā viss ir šajā ikdienas čatā par un ap Latvijas izlasu un Eirobasketu. Un tas ir saprotams, bet nu, mēs noteikti esam apņēmības pilni to turpināt arī pēc Eiropas čempionāta un turpināsim šo komunu uzturēt aktīvi arī tālāk, jo nu, basketbols jau nekad neapstājas. Es tieši paskatījos pirms paša ieraksta, mums bija 298 biedri, un tas burtiski dažu dienu laikā ir noticis, kopš mēs izsludinājām šo grupu. Izveidojām patiesībā mēs jau to agrāk, bet nu, tad, jā, Eirobaskets bija tāds labs starta šāviens šim. Nu, noteikti mūsu, starp citu, klausās daudz vairāk. Tā kā jebkurš, kurš vēl nav pievienojies šai grupai, kur tas ikdienas čats ir tas, nu, tā odziņa, tā gribētos teikt, tad ir vai nu links tepat apakšā zem video apraksta, vai arī te kaut kur ekrānā jūs redzat droši vien tā. Tā te droši vien man jāsaka, te kaut kur varētu būt QR kods, ko vienkārši ar telefonu kameru var noskanēt, un arī jūs aizvedīs uz šo WhatsApp komunu. Un droši vien būtiski vēl pateikt, Kristiāna, ir tas, ka nepietiek ar to, ka WhatsApp komunai ir jāpievienojas kopumā kā komunai, bet arī tam čatam un tām grupām, kas tur ir jāpievienojas, lai tad redzētu visu, kas nāk un kas notiek tajā čatā, kas ir tiešām ļoti aktīvs. Nu, Kristiāna, kāda tev ir sajūta par šo visu? Vēl es pieminēšu, ka vēlams pievienoties ikdienas basketbola čatam, jo es redzu, ka daudz pievienojās ģenerāli, bet tā ir tā grupa, kas šķiet automātiski izveidojās, un tad mēs vēl mēģinām iebraukt tajā, kā viņu nomutēt vai nobloķēt vai kā, bet nu, tur principā nekāda darbība nenotiek. Es esmu ļoti priecīgs. Telefons ir karsts principā visu laiku, un es nezinu, vai tas ir kaut kāds niķis vai kā, bet tad, kad es esmu arēnā, tad es nepārāk daudz skatos un lasu, bet pēc tam vienmēr pēc spēles sanāk iziet cauri un izlasīt daudz labus domu graudus. Un kas interesanti, tu pieminēji, ka mums ir profesionāli spēlētāji. Tur es pat gribētu teikt, neviens vien, cik es Mums esmu ir redzējis. 101 spēle izlasē ēzdīs basketbols, kurš arī, kā saka, netur savu viedokli aiz atslēgas spēļu laikā. Jā, arī LBS pārstāvji, arī treneri, komentētāji. Nu, tiešām tur ir viss basketbola zieds salasījies, un visi ir aktīvi. Un es manīju, ka pat futbola cilvēki ir pie mums, mūsu komunai pievienojušies. Tā Žigam, kā žigam un Un arī, Kristiānam, protams. jā, precīzi, jā. Tā kā, nu, manuprāt, sākums ir ļoti labs. Tādā pašā garā arī mēģināsim turpināt. Jā, bet es piedāvāju tagad ķerties klāt tam, par ko mēs šodien runāsim. Diemžēl varbūt jāapbēdina tos, kuri gaidīja varbūt ziņas par latviešu spēlētājiem, kas ir tikuši pie līgumiem. Šajā nedēļā šķiet vienīgais, par ko mēs neparunājām. Nu, Nē, Sāns par Ilju Gromovu Buškevits mēs parunājām nu pagājušajā pat nedēļā. ir, jā, Sāns Buškevits ir noskaidrojis, ka turpinās darbu tev šajā klubā Lietuvas Nacionālajā līgā, ar ko viņš uzvarēja Nacionālo līgu, jeb otro līgu pēc spēka pagājušajā gadā. Bet nu, es domāju, ka šobrīd jau, protams, visa uzmanība ir Eirobasketam, un otrā diena gal galā ir, mēs ierakstām otrās Eirobasketa dienas vakarā. Šajā dienā nenotiek spēles Rīgā, bet notiek citās pilsētās. Nu, kāda tev ir sajūta vispār par to Eirobasketa startu? Nu, tā kopumā, ne tikai par Latviju, vai varbūt arī kaut kāda tāda sajūta no arēnas, un nu, vairāk par tādām emocijām varbūt sākumā. Man sanāca vakar, tieši vēl pirms pirmās spēles, parunāt Olimpiskā sporta centra tajā mēdīju istabā ar Guntu Keiselu, Latvijas basketbolu staigājošo enciklopēdiju. Un tad mēs tā kopīgi nonācām pie secinājuma, ka mēs esam tajā basketbola burbulī. Un tad mums liekas, ka tas ir super liels notikums. Uh,
Man principā nav tādu lietu kā ārpus basketbola burbulis, jo principā visi cilvēki, kas man ir apkārt, arī jau ģimene ir pavilkusies, un man arī mazā māsīca ir brīvprātīgais, un tad sanāk tā, ka visi tādi tuvākie ģimenes locekļi ir par un ap basketbolu, un visi seko tam līdzi, bet tad mēs ar Jānu Celmiņu uztaisījām pāris intervijas fanzonā. Un Rudolfs Kungrens, tavs kolēģis šūtarondā, pats pienāca klāt un vispirms mēģināja atņemt akreditāciju, atsaucoties uz Vai tās pārgriezt? dienas notikumiem. Nē, viņš šitā te vilka no kakla, un tad mēs arī viņu nedaudz nointervējām. Viņam ikdienā sanāk daudz saskarties ar māksliniekiem, ar dažādu citu profesiju pārstāvjiem, un tad nu, viņš man kaut kā varbūt atgrieza to kaut kādu cerību, nu, ka tas ir arī kaut kas lielāks tādai plašākai sabiedrības daļai, ne tikai varbūt tai, kas ir saistīta ar sportu. Bet, zini, kā, Es nezinu, tev tāda sejas izteiksme, ka tu laikam nepiekrīti līdz galam. es nevis nepiekrītu līdz galam, bet man šķiet, ka Kungrāns, čau, Rudolf, bet tu, Rudolf, ja tu klausies, man liekas, tu arī neesi līdz galam objektīvs, jo vienmēr ir smieklīgi, tad, kad Rudolfs kaut kur stāsta kādu joku saistītu ar basītu vai ar sportu, vai kaut kur piemin to sportu, un tad var redzēt, ka tie pārējie komiķi tur, nu tā, nav īsti lietas kursā par lietu, un, protams, ka Rudolfs ir superfans basītam un sportam, un viņš arī varbūt nedaudz citādāk skatās to, bet labi. Es domāju, ka pietiek mums par citiem, bet, nu, man liekas, ka, es nezinu, es to svētku sajūtu noķēru bišķiņu, noķēru arī kaut kādu tur, nezinu, nu, tur tādu trauksmīti nedaudz pēc spēles, jo tiešām ļoti daudz cilvēku, un tur mainās tie fani, nāk, vieni iet prom, un citi nāk, un tad tiešām, jo pēc mums spēlē Igaunija, kas arī tur gandrīz pilna arēna bija, tā kā es teiktu, ka tie, kas vēlas un nu, ir tādā basketbolā vismaz pietuvināti kaut kur, tad viņiem ir. Un es gan nezinu, es vienmēr saku, ka svētki ir, nu, vai kaut kas īpašāks ir tad, kad panorāmā stāsta sākumā par to, kā mums tur ir klājies sportā, kādā no Vai tad sporta. pirmajā dienā tā nebija? Es nezinu. Es neesmu redzējis tagad šīs pāris dienas panorāmu. Tā kā varbūt kāds var iekomentēt un pastāstīt, kas notiek panorāmā šajā laikā. Bet, nu, prime time Latvijas rādio gan ir basketbols. Tā kā, Un arī īstenībā, man liekas, pa ļoti ilgiem laikiem arī TV3 primetime ir basketbols. Es iepriekš biju tāda neliela skaudība pret lietuviešiem, jo es zināju, ka viņiem vienmēr viss spēles ir TV3, un nu, tas tomēr ir skatītāks kanāls nekā TV6, to rāda arī reitingi, un tad man ir prieks, ka arī mums beidzot var redzēt Latvijas izlases spēles TV3, plus vēl ir klāta studija, ko gan es neredzēju, bet es lasīju Mārtiņa Gulbja replikas no studijas. Tā kā jā. Kam, protams, līdz kam mēs tiksim, un īstenībā es tad varbūt piedāvāju ar to arī sākt, Nu, virzoties jā, jo mēs uz. esam kāds 10 minūtes notērējuši runājot par Jā, runājumu, bet es man domāju, ka ķeramies likās, klāt. kopumā tā bija šķiet trešā ceturdaļa. Mums bija, ja nemaldos, mikro izrāviens. Un tā ir tā situācija, kurā, manuprāt, es pievienošos trenerim Gulbim, ka varbūt treneris Banki drusku nepareizi nolasīja situāciju, nomainot lomiku. Jo es domāju, ka vispār gan cilvēkiem, nu jā, drīzāk cilvēkiem vispār, kas seko basketbolam, nu, kas ir daudz maz uz tu ar basketbolu, viņi visi saprot, kāda personība ir Rihards Lomašs un kas ir viņa tās stiprās puses un to, cik viņš vispār, nu, viņš ir tāds. Nu, viņš ir reāli dūzis, tā es gribētu teikt, un viņam patīk ielīst pretinieku galvās. Viņš tiešām nebaidās, viņš neraustās, viņš negriezīs ceļu nevienam. Un tad es vismaz no malas to redzēju, kā tādu mēģinājumu laust spēli, ielīst galvā. Protams, varbūt arī viņš bija uzvilcies un tur nopelnīja arī tehnisko piezīmi un riskēja varbūt Tas ar jau nav kaut ko slikti vairāk. tajā brīdī, man šķiet. Tur jau Tas tā jau lieta, ir ka tas nav slikti, un tur arī citi pieminēja to, ka varēja no viņa lūpām lasīt visus iespējamos lamu vārdus, un es to pilnībā saprotu, un gribētu teikt, laikam, ka pat atbalstu, jo nu, es to tiešām redzēju kā mēģinājumu laust spēles gaitu, to darot tieši pret nu, tādu atslēgas spēlētāju turku, pret tādu nu, negaidīto viņu zvaigzni šajā spēlē, pret Kenānu Sipahiju, un es tajā tiešām nesaskatīju neko sliktu, un, nu jā, no acīm redzot, treneris domāja citādāk, nu, protams, mēs jau tagad varam tikai zīmēt kafijas biezumos, vai tas kaut kādā veidā būtu mainījis spēles gaitu, bet tas, man liekas, ir no tāda vispār kontakta sporta veidos, man liekas, kaut kādi asumi ir tas, kas palīdz pamainīt spēles gaitu vai kaut kādā veidā atņemt iniciatīvu. Jo, starp citu, es tikko arī atcerējos šajā sakarā, tā šķiet bija 19. gada pasaules kausa kvalifikācija, Blūms, ja? kur Jānis.
pret Sloveniju. Man liekas, ka Slovenijā viņš tur gan meta, gan arī gāja ar visiem dirsās, tur sitās apmēram un darīja. Tā kā, ja tev spēle neiet, tu dari vienkārši jebko citu, lai kaut kādā veidā mēģinātu mainīt to gaitu. Mm. Un tas bija tas, ko es redzēju, ko, manuprāt, centās Lomažs, bet sanāca tā, ka viņš tika aprauts. Nu, viņi noslāpēja, noslāpēja. Jā, jā, jā. Viņš tā kā nepavilkās beigās līdzi pārējie, kas varēja teorētiski notikt. Nu, zin kā, man ir kaut kāds tāds ģenerālāks pārdoms vispār par to spēli, jo komentējot īstenībā ir grūti tā detalizēti piefiksēt, bet skaidrs, ka zaudējums beigās ir liels un uz papīra neizskatās labi. Bet es teiktu, ka satraucoši ir nevis zaudējums Turcijai, bet satraucoši ir tas veids, kādā mēs zaudējām. Jo tas mūsu parādītais sniegums pret Turciju, tas vairāk satrauc nekā pats fakts, ka mēs zaudējām. Jo pēc būtības uz papīra skatoties, mēs jau arī pirms čempionāta, un ne tikai mēs daudz runājām, un spēka rangus lasījām, un kur turkus lika pat virs mums. Ja, un uz papīra tas iespējams, ka tā arī ir. Es teiktu, divas salīdzinoši līdzīgas komandas kaut kur talanta ziņā. Bet es uzskatu, ka, ja godīgi, es uzskatu, ka nospēlēja savā ziņā arī tas, ka vienkārši pretī bija lielāki ķermeņi konkrētās pozīcijās. Skaidrs, ka tur Sipahi, lai gan, ja godīgi, Sipahi šajā aizdītajā sezonā, sezonas garumā meta plus mīnus ar šādu, ne jau ar 100%, bet viņš meta tur tuvu 50% tālmetienus pirmo reizi karjerā. Visas karjeras iepriekšējās laikā viņš to nedarīja, bet šīs sezonas griezumā, kas tomēr ir tāds reāls jau apjoms, ko ņemt vērā, viņš nebija sliktākais. No otras puses, es saprotu trenerus, kuriem ir, vienmēr kā trenerim, tev ir īpaši pie tāda ļoti kvalitīva pretinieka, tev ir jāizvēlas mazākais risks, ko tu atdod teorētiski. Mazākais ļaunums, principā. Jā, kur tu ok, mēs atdodam Sipahi to metienu, bet nokoncentrējamies uz citām lietām, uz it kā svarīgākām lietām. Bet, ņemot vērā to, ka tas metiens aizgāja viņam un citiem, es teiktu, ka varbūt pietrūka kaut kādā ziņā tāda pielāgošanās, kaut kāda, es nezinu, varbūt arī nevarēja nekādi pielāgoties, jo turki ir baigi bīstami. Ja viņiem šādi iet un viņi spēlē uz tām emocijām, un tā emocija ir tā kā pozitīvā gultnē, nevis negatīvā gultnē, tad es teiktu, ka viņi var aizķerties arī tur tajā četrniekā, ja viņi šādi Bet turpina. es laikam varbūt tev gribētu nedaudz oponēt par to, kas atrauc tas veids, kā tika zaudēts. Jo, protams, ka tas zaudējums vismaz beigās izskatījās tāds diezgan bezzobains. Ja, jo mēs otrajā puslaikā šķiet, puslaika pārtraukumā starpība bija 7 punkti, ja nemaldos, 39, Jā, 46. vai Apmēram, jā. 4. Jā, Un, jā. un ka mēs otrajā puslaikā nevienā brīdī netikām tuvāk. Jo turki uzreiz, man liekas, sāk ar trīnīt otro puslaiku, tad jau ir -10, un tad nevienā brīdī mēs īsti netikām tuvāk. Tas rada kaut kur bažīgu, bet atkal es tā šodien vienā no retajiem īsajiem brīžiem, kad nesanāk būt 100% iekšā basketbolā, atrodoties arēnā vai Olimpiskajā centrā, tad es tā padomāju, un arī tas, ko es sūtīju mūsu WhatsApp komunā par to advancēto statistiku no Synergy, ka turki principā uzmeta 3 reizes labāk nekā viņi bija metuši tajās 5 pārbaudas spēlēs. Redzot vienkārši vispār to, kā ritēja tā spēle. Ka mums stagnēja uzbrukums, mums neveidojās viņš tur super organiski un plūstoši ar atsevišķām epizodēm. Un ka pie viss tā, ka mēs, principā pēc būtības, neejot varbūt pārāk dziļās detaļās, ka mēs spēlējām diezgan slikti. Kamēr turkiem bija top, top, top spēle, super spēle, visi trīs vadošie spēlētāji bija principā savā labākajā līmenī. Varbūt, nezinu, varbūt varētu sagaidīt vairāk, nezinu, punktus no Schenguna, piemēram, bet Osmans un Šeins Lārkins bija plus mīnus tajās statistikas robežās, kādas prognozēja arī bookmakeri, kas parasti ir tāds objektīvākais rādītājs. Un tad tev bija Šehmus Hazers, kur Ui. izrādījās taisnības Sinanam Gileram, un arī tas pats Sipahi, kuri izmantojot anglicismu overperformēja. Un tad tā starpība ir 20 punkti, un šķiet to pašu arī Dāvs Bērtāns norādīja pēc tam Migzonā intervijās, ka
principā tajā mūsdienu basketbolā tie 20 punkti, tas ir pāris minūšu jautājums uz papīra, un kopumā Jā, tas, bet pēc tas spēles, neizskatās smūgi. piedod, ka es tev pārtraucu, bet tas neizskatās smuki, bet pēc spēles taču arī tev pēc tā acu testa, nu, neizskatījās, Nē, ka tā, varam to tur spēles tā salauzt. lieta. Nē, bet tur tā lieta, un tas, kas man atkal varbūt kaut kāda vēlmi domāšana vai kaut kāda optimistiskā puse ir tā, ka ar visu to, ka bija tik sūdīga spēle, un turkiem bija super laba spēle, ka tā starpība, es gribētu teikt, pat bija tikai 20 punkti. Jo, lai arī talanta ziņā tās komandas ir līdzīgas, nu, es gribētu teikt, ka starta pieciniekos, starta pieciniekos, principā, no tiem džekiem, kas izgāja, nu, es teiktu, ka turki ieliek, principā, katram mūsu spēlētājam pēc Jā, pozīcijām. Un ne, tad, nu, tas talanta līmenis arī tomēr ir bišku lielāks, ja mēs ņemam individuāls personības. Bet, tagad tu sāc runāt citu dziesmu, nekā tu pirms tam te dziedāji. nē, bet pirmajās, es domāju, tikai pirmajā pieciniekā. Jo pēc tam O, visi Hāzeri, Jilmazi un visi pārējie tie nē. Bet es domāju, tāds starta piecinieks, nu, ka mēs, ja mēs tā ne, saliekam, nu, piemēram, Šeins Lārkins pret Artūru Žagaru, uh, tas pats Alperens Šenguns pret, nu, piemēram, viņš senāk bija pret Rolandu Šmītu, tur iet. Uh, Priekšrocība Šengunam, tad ir Osmanī pret Kristapu. Tur ir Kristapam priekšrocība. Trešie numuri Dāvis pret Osmanī, pret Osmanu Osman. ir varbūt līdzvērtīgāk. Jā, bet, pret Osmanu, jā, bet ir varbūt līdzvērtīgāk. Nu, es Bet, teiktu, ka Osmanam ir priekšroka, jo viņš ir reāls nē, trešais nē, ir, numurs, kurš ir, ir spēlē ar priekšrocība. driblu. Tur jau tā lieta, jā, ka viņš ir reāls trešais. Varbūt, zin kā, pēc statusa varbūt viņi ir līdzīgāki, bet Dāvis ir, nu, metējs. Viņš vienkārši ir Tās metējs. ir cits Osmans tomēr. pozīcijas spēlētājs, kurš ir spiests spēlēt trešā numura Jā, pozīcijā. Osmans ir vienkārši vings, piemēram, ja mums būtu pretī Rodions Kurts, es domāju, Jā, nu, jā. es ņemtu to dueli mums tā kā par labu, tīri aizsardzības dēļ. Viņš var būt sēkt Larkin vai Schengen. Nē, nu jā, bet tīri, ja mēs Jā, izējām jā, ok. vienkārši Noteikti. pozīcijām, kā tika sākts starp pieciniekam, kas tur vēl bija piektais turkiem, es tagad jau vairs pat Artūrs Kurts pret Osmani? Sipahi. Nē, Osmani Osmanī bija pret nenosauc. Kristapu. Jā, ok, pareizi. Osmani, Nu, starp citu, Sipahi. šodien nāca no darba vecrīgā cauri vecrīgai, un Osmani viens pats arī pastaigājās cauri vecrīgai. Nu, viņš jau Albāns, viņam tur, tā kā Albāņu mafija, viss tas Visa viņam tur Albāņu vienmēr ir piesaistīts. komūna droši vien kaut kur Jā, tusē, jā, jā. kādā vecrīgas krodziņā. Jā, bet zini kā, es vēl gribētu. Labi, ka tu pieskāries īstenībā tiem dueļiem, jo tas, kas man šķīta, kas man krīt acīs, ka tomēr ir mums šķiet, ka mums tur ir ļoti augsta līmeņa spēlētāji, un viņi arī ir augsta līmeņa spēlētāji, bet, nu, gribi, negribi, tomēr tādai reāli dabas dotumiem, kā saka, ir ļoti liela nozīme. Tomēr. Nu, mēs redzam, pirmkārt, Serbija, ja, kas ir pilnīgi lieli, pilnīgi visās pozīcijās, liela spēlētāja. Un turkiem tas tevis piesauktais starta piecinieks, nu, Sipahi ir gandrīz 2 metri. Viņš ir normāls, tāds, nu, kas saka, nobriedzis cilvēks, vīrietis, ar tiem 2 metriem, pietiekami spēcīgs aizsargs. Osmans ir pār 2 metriem, arī liels ķermenis. Var sakot, ar to es gribu pateikt, ka tie lielie ķermeņi ir tas, kas arī mums traucēja tikt bieži vien līdz labākiem uzbrukumiem. Tāpēc, ka mēs ar saviem aizsargu veidošanu, mēs vienkārši nevarējām atbrīvoties no aizsargiem, lai tiktu līdz labiem metieniem. Un, ja turki tomēr vairāk vai mazāk izmētāja to bumbu līdz, nu, plus mīnus, skaidrs, ka iekrita noteikti arī ne tie labākie metieni, bet, nu, tur bija daudz tomēr labi metieni vai tāda ritmā metieni. Tad mums nereti arī tie, kas iekrita, un arī, piemēram, tie žagari, tie 11 punkti ar tiem 3 punktniekiem īsā brīdī, nu, tie jau visi bija tādi, nu, nevarētu teikt, ka tie bija pēc mūsu tur sadarbībām kaut kādām ļoti sagatavoti metieni. Nu, tie bija tādi Nu, tā ļoti bija individuāla augstas, meistarība. jā, sarežģītības metieni, kas, nu, Laforša kā iekrita, bet nevarētu teikt, ka mēs spējām uzlauzt pretinieku aizsardzību gluži vienkārši tāpēc, ka viņi ļoti labi izmantoja tos savus fiziskos parametrus, īpaši ārējās līnijas spēlētāji. Un mums tā uzbrukuma kvalitāte, teiksim, tādās mazās lietās, kā aizsargu veidošanā vai aizsargu uzvešanā virsū, savu aizsargu uzvešanu virsū aizsargam, tad atbrīvošanās, lai tiktu pie bumbas, lai tiktu pie labākas pozīcijas, lai tiktu pie metiena, lai mums netiktu aiztaisīts ciet piespēļu līnijas, tas viss mums nesanāca. Nu,
Daudzi spēlētāji pēc spēles teica to, kas tas bija acīm redzami, ja, ka turki iznāca un sāka ar pirmie ar sitienu, nevis mēs devām sitienu pirmo. Un tas arī iedeva tādu toni visai spēlē. Īstenībā tas pirmais pat centriemetiens iedeva jau toni visai spēlē. Mūsējie nebija gatavi tai fizikalitātei, un diemžēl tā ir tendence, kas nāk līdzi ne pirmo, nu es teiktu, vispār Latvijas basketbolam kā tādam izlašu līmenī, vīriešu basketbolam. Nu, arī, diemžēl, šajā vasarā jau ņemot vērā arī pārbaudas spēles, tikko ir fiziskāk spēlējoši pretinieki, tā mums rodas problēmas. Man ir divas piezīmes par šo, ko es vēlētos papildināt. Pirmā par Erģenu Osmani. Viņš ir principā, nu, viņš ar Šmitu spēlē kopā FSA, maina viens otru, kā tur sanāk. Vienā Konkurē, spēlē ir konkurē. konkurē, jā. Nu, vienā spēlē ir Šmits startā, vienā ir Osmani. Es negaidīju, ka viņš būs tik liels. Jo, tā kā tu skaties televīzijā, to Eirolīgu, Viņš tev neizsniedz. liekas, jā, nu, ka viņi ir plus mīnus ļoti līdzīgi, bet man šeit klātienē, skatoties no mēdī tribīnas, man reāli likās, ka viņš ir tuvāk KP nekā Šmitam. Ja Šmits ir, nu, kāds 206, 208, tā varētu būt plus mīnus. Mm, Laikam 207 nebija oficiālais. Tā kā tu pa Nu, vidu. jā, laikam Jā, jā. oficiāli. Jā, oficiāli. Nu, viņš ir reāli, nu, 2,11 stabili kaut kāds. Nē, Man nu liekas, arī 11 oficiālais laikam, bija jā. kaut kāds. Mhm. Es pat teiktu, varbūt pat 3 pat tiešām izskatījās ļoti, ļoti Liels. liels Jā. un Mhm. arī gan kustīgs. Un tādā ziņā viņiem arī bija, manuprāt, labs matčups Kristapam, ko likt pretī, lai nebūtu Šengunam viņš jāsats, piemēram. Un Jā. otrā lieta. Otrā mana piezīme tevis teiktajam par pretinieku lielo fizikalitāti un tādu varbūt kaut kur fizisko pārspēku. Es šodien noskatījos atkārtojumā visus Latvijas, šķiet, bija 37 pikērola mums vakar. Un, nu, lielākajā daļā bija tā saucamā šova aizsardzība, kur garais nu, drusku tā kā pabiedē un tad atgriežas pie savas atzamā. Un ar visu to mēs īsti protams, arī jāņem vērā tas, ka Kristapa bloki un vispār visu spēlētāju bloki tik ļoti agresīvi grūst ārā no Yes, jā. vietām, jā, neļāva viņus izveidot, bet ar visu to, ka tas šovs varbūt kaut kur, ja tu sagaidi to īsto brīdi, kad tas garais iet atpakaļ pie savas atzamā, tu vari diezgan labu nosacīt pozīciju dabūt caurgājienam. Bet tas praktiski vispār nestrādāja. Man liekas, arī treneri to akcentē, un arī Arthurs Soskis Rubens to teica šodien, ka mums bija diezgan maz tā saucamo sodu laukumu pieskārienu. Ļoti, ļoti maz tiešām. Gan caurgājieni, gan nu, arī vienkārši postu spēle, piedod, es tev pārtraucu. Nē, nu, ka principā vienkārši ar to šovu aizsardzību, kas pat principā provocētu mūs uz kaut kādiem garām gājieniem, tur vēl dažās epizodēs pieslēdzās tas trešais cilvēks sanāk, no stiprās puses. Tur palīdzot, jā, un tas kaut kādā veidā mūs pilnībā izsit no ierindas, manuprāt. Un to arī rāda dati, ka pick-and-rolls nebija līmenī. Un, principā, es domāju, piekritīs, ka basketbols šobrīd lielā mērā ir pick-and-roll spēle, jo tā ir pati galvenā sadarbība, divu vīru sadarbības, varbūt dažādos veidos un dažādos risinājumos. Tur nezinu, vēl var kaut kādu tur spāņu pick-and-roll Jā, iesaistīt jā, vai jā. ko, bet Tieši gribēju teikt. jā, nu tā kā Starp citu, tās ir, vakar nevienu reizi, man liekas, nebija spāņu pick and rolls. Kad man liekas, arī, jā, ka bloka tādu likšana, neatceros bloka citu. licējiem, screen the screener. Jā, nu, respektīvi, kopumā es teiktu, ka mums buksēja tas uzbrukums caur pick and roll. Un, Tāpēc, ka mums viss principā notika tāda. perimetrā. Nu jā, mums viss notika perimetrā. Jā, un tas, ka viņi ar to izmēru, ar to šovu un to, ka tur tas tagotājs, kurš palīdzēs tur tuvākais bumbai, ka viņi bija tik lieli un tik tuvu, ka tas kaut kādā veidā mūs kaut kur sabiedrēji. Tur, protams, uzreiz mēs varam runāt par plašumu. Piemēram, nu, ja tev, es nezinu, teorētiski vienkārši uzzīmēsim uzbrukumu, tur spēlē pikēnu no kreisā 45, iet uz labo pusi, uz vidu, un pieņemsim, nezinu, ja tev būtu uz labā 45, tur uz 9 metriem dāvis, nu, tad visticamāk, piemēram, vienkārši teorētiski, tas tagotājs noteikti nevarētu varbūt tik zemu uzreiz tā palīdzēt un tikt atpakaļ. Bet, nu, tā ir vienkārši kaut kāda super primitīva lieta, kas vienkārši tik vienkārši, kā es to izstāstīju, nestrādā. Bet, jā, to bija tā. Nu, šodien, skatoties, tā interesanti redzēt un nonākt pie secinājuma, ka tā bija viena no lietām, kas mums buksēja. Jo reāli uz sitienu šobrīd es atceros tādu vienu tādu
stabilu foršu pick and roll, kur Žagars izvazāja un beigās nomet KP uz dāngu, ko viņš arī ielika. Zinām par to Žagaru un Kristapa to pick and roll, to super pick and roll. Nu, mēs to esam uzbūruši kā tādu kaut ko wow savās galvās, bet nu, bez tāda reāla pamatojuma. Nu, kā tas Bet dzīvē tev var ir strādāt? bijušas pāris epizodes tādas, nu, Nē, super spilgtas, pāris epizodes, par ko mēs runājam. bet Mēs nav arī, ticam, ir mēs, mācas parauga lielums. mēs ticam, ka varētu būt ļoti laba šī sadarbība tieši starp šiem diviem spēlētājiem. Un zin, tur mēs liekam klāt kaut kādu emociju, domājot par to, ka nu, viņi tur labi saprotās un varbūt tur nu, draugi ārpus laukuma un tāpēc visam jāsanāk un tā tālāk. Un es ticu, ka tas varbūt arī var nostrādāt un tas var strādāt, bet mēs to neesam pietiekami daudz redzējuši. Nav tik traki, ja, kā es atceros, ka tad, kad Kristapa aizmainīja uz Dallasu, tad visi teica, nu viss tagad Dončičs un Kristaps, nu tas ir top 3 duets NBA. Nu, mēs redzam, kā tas beidzās. Protams, tas nav gluži tas stāsts, bet nu, es domāju, ka tās gaidas pret šo divu vīru sadarbību nu, pagaidām ir vairāk tādas mūsu ilūzijas par to, cerības par to, kāds varētu izskatīties. Bet mums nav tāda reāla pamatojuma tam. Nu, tāda tiešām apjomīga, reāla pamatojuma, ka mēs redzētu, ka tas var strādāt. Un es teiktu, ka nu, Žagars ir pārsvarā gadījumu mazāks par saviem tiešajiem sedzējiem. Viņam nu, ar tiem kontaktiem mēs redzam, diemžēl, bet reāli tikko kā ir fiziskāks basketbols, kā ir kontakts, tā Žagars plīst. Es ceru, ka viņš to sakārtos, un tas tā nebūs vairāk. Un noteikti tur vēlks līdz kaut kādas iepriekšējās traumas, un tas to arī traucē realizēt laukumā savu tādu mūsu iedomāto potenciālu viņam. Bet tā ir realitāte. Un tas pats Kristaps, es teikšu godīgi, viņš neizskatās fiziski vesels šobrīd. Tādu, kādu mēs esam viņu iedomājušies un redzējuši vēl pagājušā sezonas pirmajā pusē. Uh, Kur viņš, starp citu, atnāca pēc traumas un lidoja, principā. jā, un man pēc spēles vakar pienāca klāt kolēģis, un viņš man pateica kaut ko par Kristapu, par ko es apjuku sākumā, jo es tā kā nebiju to ievērojis, ka Kristapam bija milzīgi loki zem acīm. Un es tagad skatījos tās spēles bildes no vakardienas, un, jā, es varbūt, bildēs tas varbūt neizskatās tik traki, bet, ja cilvēks tā redzēja un pieredzēja žurnālists, es tā kā droši vien arī nākamajā reizē noteikti paskatīšos cītīgāk. Katrā ziņā tas viss liek tā kā domāt par to, cik Kristaps ir vesels patiesībā šajā brīdī. Jo skaidrs, ka mums uz ārā netiek ļoti iespējams, ka netiek nokomunicēts līdz galam viss Nē, nu, bet veselības situācija. Nē, nu skaidrs, ka var gadīties tā, ka viņš cīnās ar kaut kādām likstām, bet es negribētu ticēt, ka gan Latvijas izlases medpersonāls riskētu ar tādu spēlētāju, ja viņš nevarētu 100%, ja viņš nebūtu par 100% gatavs. Un es godīgi sakot, domāju, ka arī Atlanta to nepieļaut, jo tas ir tikai mans minējums, bet es pieļauju, ka ņemot vērā to, kādas bija Kristapa klubu sezonas beigas ar to mistisko saslimšanu un visu pārējo, un pēc tam maiņas darījums. Un atceroties, kā bija maiņas darījumā Zējam Tomasam no Bostonas uz Clevelandu, kur pēc tam atklājās, ka viņam tur ir beigts šķiet gurns un ka tur ir jāoperē un jāmaina viss principā. Tad es gribu ticēt, ka tika veiktas visas medicīniskās pārbaudes, un arī viņš tomēr bija aizdevies uz Atlantu. Tā kā es domāju, ka viņš tika izbaudīts Bet tas viss jau pilnvērtīgi. es tomēr to pārtraukšu, jo arī Bostonā taču bija informācija, ka viņš pats saka, ka viss ir kārtībā, bet vienkārši tad, kad tu spēlē, tad, kad viņš spēlē, tad jau viņš tikai jūt to. Bet neviens nevar neko konstatēt, kas tieši ir. Neviens nebija nekāda skaidrība, kas tieši viņam ir par vainu. Un tādā ikdienas procesā tu nejūti to. Bet, mēs redzam, visas šīs arī jau sagatavošanās posmu jau vērā, un tu biji klāta Atēnās, tu arī redzēji klātienē, kā tas izskatījās. Neizskatās labi. Nē, tik tālu es varu piekrist, bet es negribu arī varbūt pārvērtēt to tā līdz galam, jo tomēr.
uz viņu ir vislielākā uzmanība. Viņš tiek bambots visu laiku, viņam sit, viņam arī vakardien bija nu, interesanta epizode. Nemeklēju vienkārši to kā attaisnojumu, bet vispār Šengunam ir superlaba kājdarbība, viņš ir izcils posta spēlētājs, nezinu skaitļus, bet noteikti arī super efektīvs. Bet nu, viņam ir tas mazais niķītis aizāķēt ar alkonīti un tā dabūt to pārsvaru, nu, kas attiecīgi atkarīgs cik skrupulozi tiesā, bet nu, to var nosaukt, manuprāt, par uzbrukumu piezīmi. Bija arī pret Dāvu. Dāvis ļoti labi nopārdeva šo sodu un tika iedots, bet pret Kristapu Kristaps nenokrita, nenopārdeva šo sodu tik labi, un tas palika nesodīts. Tā kā jā, viņš saņem sitienus gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un ir milzīgs spiediens visu laiku uz Atkal viņu. mēs, Tāpēc atkal mēs runājam par fizikalitāti. Atkal mēs runājam par fizikalitāti. Sitienus saņem visi. Arī Štenguns saņem es un arī neteiktu, ka viņš, Jokic saņem sitienus. bet es neteiktu, ka viņš varbūt tādā ziņā Un krīt Daniels ārā no Tais noteikti. fizikalitātes, jo Kristaps var spēlēt fiziski. Vienkārši tas, ka varbūt viņš nav top formā, vai kā Jānis Blūms teikt, štosē. Nu, katrā ziņā tas uzbrukums ar Kristapu neizskatās labi. Mums nav plūdamības, tas, pie kā mēs bijām pieraduši, tā plūstošā uzbrukuma. Protams, zaudējums, un mēs jau runājam par daudz citiem iemesliem, kāpēc arī tas tā var būt. Tāpēc, ka vienkārši aizliedz tās pirmās piespēles vai izmaina to ieplānoto un kaut kādas trajektorijas izmaina. Un Mēs tagad tiekam izspiest tālāk, un tāpēc nav tā plūduma. Tas arī ir skaidrs, un tas ir jāņem vērā. Bet, nu, ar Kristapu laukumā es atļaušos arī pārtraukt, jo šoreiz atvaino, jo mēs atkal rakstīsim pēc nedēļas, kad būs beidzies jau grupu turnīrs un būs šķiet astotdaļfināli, varētu būt ap to laiku. Protams, cerēsim, ka mēs tur būsim, bet var jau tikpat labi gadīties, ka mēs tad runāsim un dziedāsim pilnīgi citu dziesmu. jā, Jo protams. šobrīd arī mēs reaģējam tikai pēc vienas spēles, bet taisnība ir arī tiem, kas saka, ka tie kaut kādi trauksmes zvani vai kaut kādi nelabie signāli ir nākuši jau arī no pārbaudas spēlēm. Un tur tiem cilvēkiem arī pavisam noteikti ir taisnība, bet tas ir tas labais šajā Eiropas čempionātā, ka tev ir piecas spēles un tev ir iespējas uzreiz ne pēc pirmā zaudējuma visu izbeigt. Un redz, piemēram, nezinu, es veidoju tās rakstu sērijas un sarunas. Es skatījos, piemēram, to 2007. gadu. Nu, tu sāc ar lielu uzvaru par Horvātiju, tad tu zaudēji mainiekiem Spāņiem, kas ir nu, tā kā likumsakarīgi, jo tā bija Spāņu superzelta paudze. Un tev ir kā liela uzvara pār Horvātiju, tev ir loģisks zaudējums, bet tāpat tev vēl kaut ko vajag pēdējā spēlē. Un redz, ka pēdējā spēlē tu paklūpi un netiec nekur, un tad tev ir pilnīgi izgāšanās. Šeit tomēr tā kļūdas cena ir nedaudz mazāka. Un es arī negribētu līdz galam teikt, ka zaudējums Turkiem ir nu, tāda milzīga kļūda vai klupiens. Tomēr, nu, jo, Nē, nē. Veids, nevis fakts, bet veids, kādā tas notika. nu, jā, Tas ir tas, kas veids, satrauc. visu. Tas ir tas, kas satrauc. Nu, skaidrs, ka mēs pēc pirmās spēles rēģējam. Mums nav uz ko citu rēģēt šobrīd. Nu, jā, Un vēl protams. ņemot vērā to bagāžu no pārbaudas spēlēm. Nu, tā. Bet īsnībā man tā teorētiski interesē. Nu, pieņemsim, ka nu, Turki neuzmestu ar 60%, 15, 25 no tālienes. Mēs būtu zaudējuši, tur nezinu, pa 2 punktiem, vai atkal uzvarējuši pa 8. Vai mēs teiktu, ka mēs tur esam tagad krietni labākās tādās izējas pozīcijās? Jo es nezinu, man Ne, kopumā droši laikam vien tas tas sajūtas nav super tik ļoti mainījušās. Es esmu, protams, palicis bažīgāks un bijis stress par to, kas ir ar Artūru Žagaru. Paldies Dievam, viss ir kārtībā, un lai arī tā paliek. Tā kā, nu jā, tādās, es vienkārši neesmu drošs, vai es lielos vilcienos esmu tā pilnvērtīgi mainījis savu viedokli. Man negribās kaut kā norakstīt mūs pēc vienas spēles, bet man es arī liekas, negribu. Piedod, ja tev nē, tāds protams, protams. iespējas ir radies, bet Nē, vienkārši es vairāk tā, nu, vienkārši zini, es kas mūs atšķir. necenšos pārēģot. Nu, Zini, nu. kas mūs atšķir. Tu tomēr esi krietni optimistiskāks. Līdz ar to tev Arī fakts. tā iepriekšējā doma tev joprojām ir optimistiska, un man ir tā, nu, kā es saku, realistiska. Iepriekš bija tā ideja vispār par visu šo turnīru Latvijas izlases potenciālo izpildījumu. Un man arī tas nav mainījies. Nu, es tā kā joprojām esmu realists. Man tā šķiet. Es, Kādam es šķiet vairāk pesimists, vienkārši nezinu. varbūt cenšos paskatīties kaut kā varbūt no tādiem. Nu, kaut kā citiem skatu punktiem, varbūt, vai vienkārši vispār kaut kā aptvert, nu, mēģinu kaut kādu tādu Klau, plašāku ja informācijas mēs loku ievākt. Ja mēs skatāmies mm,
vēl konkrētāk par spēlētājiem. Es nezinu, man šķita, ka Marks spēlēja pārāk maz. Man liekas, ka viņš iznāca laukumā un viņš uzreiz iedeva ekstra pēsu uzbrukumā. Bija laba darbība. Uzreiz, gandrīz pēc tam bija laba darbība aizsardzībā. Viņš iestājās ceļā un dabūja uzbrukumu piezīmi pretiniekam, tādu hustle play. Un pēc tam viņi praktiski vairs neizmantoja. Un varbūt tie kaut kādi, nu tas viņa varbūt, nu viņš nav starp labākajiem metējiem Latvijas izlasē. Jā, bet nāk Steinbergs ārā laukumā. Nu, es nedomāju, ka Steinbergam tur bija jānāk tajā brīdī ārā. Nē, nu, bet es domāju, ka arī tādā klubu kontekstā Steinbergs ir labāks metējs nekā Marks. Bet Mārcis atdeva uz rezultātus piespēles pat Nē, nē, divas es vairāk par to, ka tajā brīdī, kad mums bija tas uzmetienus. stagnējošs uzbrukums, vai kā turki, principā, īstenībā arī viens no veidiem, vienkārši kā viņi mums, principā, mēģināja atņemt to pick and roll un neļaut neko izveidot, atdeva tos stūrus, un tev stūrī bija Mareks, kurš aizmet garām vienu vai Vienu divus. metienu, vienu metienu. Vienu metienu tikai vienu, bet arī no apakšas. Labi, apakšas tas ir cits Nē, stāsts. tas ir cits stāsts. Vienu Jā, jā, metienu. un tad, nē, un es vienkārši varbūt redzu, ka tā varētu būt kaut kādā veidā loģiska maiņa, jo Mārcis arī klubu līmenī daudz nosacīt dežūrē stūrī un tiek pie šiem stūra tālmetieniem, un viņam, manuprāt, ir drusku labāks tas metiens. Nu, varbūt kaut kā no tādas perspektīvas. Es nesaku, ka es pilnīgi piekrītu tam vai kategoriski nepiekrītu, varbūt vienkārši vairāk mēģinu kaut kā tev vienkārši nodot savu kaut kādu Vienkārši redzējumu par man to. šķiet, ka Es nesaku, varbūt arī, ka tas līdz galam ir mans redzējums, bet Marks var drīzāk tā, iedot, ka es mēģinu tam redzēt kaut kādu loģiku apakšā. Marks var iedot kaut kādu vēl citu kvalitāti bez tā metiena tikai. Lielāku, varbūt šajā brīdī, šajā karjeras Nē, posmā. pavisam noteikti, tam es piekrītu, bet es vairāk vienkārši mēģinu skatīties no tās situācijas puses, ko tajā brīdī prasa spēle. Tu dedz pa tur 10, 11 punktiem. Un tev vajag varbūt stabilāku metienu no stūra, jo tev, principā, katra pozīcija ir super svarīga. Laiks iet uz beigām. Kā jau minēju, tu zaudēji pa 10, 15 punktiem, tev katrs metiens ir super svarīgs. Un tad tīri teorētiski, vienkārši, nu, ka uz papīra, manuprāt, Mārcis ir labāks metējs nekā, Labi, es nekā skatos Marks. Pēc pēdējās profila sezonas, viņi ir līdzīgi. pēdējās sezonas statistiku skatos, viņiem ļoti līdzīgi cipari ir arī metienos no distances. Ok, Man ir, jo tā, tas tā ir nav tādā padziļināta tiešām. statistika, tas ir. Jo tas ir sajūtu līmenī. To gan es saku, ka tas ir sajūtu līmenī. Un vienkārši es arī kaut vai atceros tos Mārča game winners pret Barcelonu, pret Badalonu un pret ko tur vēl ne. Tas ir tikai sajūtu līmenī šoreiz. Nu, labi, labi, labi. Nu, par Schengunu tu jau Schenginu izrādās. Bet, Nu, ir labi, Schengīns, bet ir iegājies Schengens. tur nav tā ļoti nopietni pastrādājis Akims Olaidžons. Nu, tas ir. Bet, Hjūstonā, jā, varētu būt, ka viņi tur ir padarbojušies kopā, jo tā kājadarbība ir vienkārši kaut kas unikāls. Man šķiet, nu, Kristaps viņš vispār vienos vārtos vakardien, kas man arī liek domāt, tomēr, ka Kristaps nav super formā un pilnībā, teiksim tā, gatavs fiziski. Jo labi kājās Šenguns jebkurā gadījumā būtu droši vien labāks, bet nu, Kristus parasti nu, vismaz ar to savu augumu, ar to ķermeni, nu, nezaudēja viņam tik ļoti un palīdz viņam tās rokas tik tāpatās, nu, patraucēt šo metienu fāzi. Nu, vakar tas neizdevās, un Schengens tur nu, tiešām dominēja. Es teiktu, ka drīzāk tur Dāvim Bērtānam bija labas epizodes aizsardzībā, kaut kur kājās, ja viņš visur tika līdzi, jā, visur, jā, jā. un arī Gražulis. Tad es teiktu, ka tāds ideālais aizsargs Latvijas izlasē pret Schengenu būtu Gražulis ar Kristapa augumu, apmēram. Nu tā. Bet mums tādas spēlētāji, diemžēl, nav. Kas ir gražulis ar Kristapa augumu? Tas, kurš Francijas izlasē nepalīdz šajā čempionātā un San Antonio ikdienā spēlē. Nu, iespējams. Jā, Kaut jā, kas uz jā. to pusi. Bet nu, tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi. Un es tiešām aicinu visus jaunos spēlētājus, ja kāds mūs klausās, pievērsiet uzmanību tam. Tas ir tiešām kaut kas. Es pat neteiktu, ka vārds unikāls ir pareizais. Es teiktu, ka tas ir kaut kas, ko var noteikti uztrenēt vienkārši
kārtīgi strādājot pie tā, un pirmkārt jau iedvesmojoties no tā, redzot Schengena darbībā. Tā kā, Man zina, ko vēl man viņa tā kaidarbība atgādina. Kaut ko no Kobas labākajām dienām. jā, arī varbūt. High posts, kur, Ne, kur nu, viņa, nu, vispār tā kaidarbība, tikai Paula vienīgi. Aidžons, tāpēc es saku, nu, Arī, tas jā. senāk Viņš varbūt ir tāds, atcerēsies. bet vispār kopumā diezgan smieklīgi, ka tā pēc būtības tie turki spēlēja diezgan tā arhaiski. Tur iedod viņam tur uz 45 high postā, un tad viņš skatās, meklē. Tur. Nu, tīri tādā varbūt Nē, nu, bija pavisam situācijas, jā. vienkāršotā līmenī. Nu, jā, bet, nu, ja tev tas Nē, strādā, nu tas strādāja, protams, jā, tur. Bet, starp citu, es zinu, ka mums ir laika ierobežojums, diemžēl, un tu jau pieminēji to, tad cik labi, ka ļoti tā. iespaidīgi. Cik, cik arī, jā, cik labi izskatījās Schengens un to, ka tu aicini jaunos spēlētājus paskatīties. Un es atļaušos varbūt aiziet pie nākamās tēmas, par ko mums vēl ir plānots parunāt par grupu turnīru turpinājumu. Un tās pašas dienas vakarā bija iespēja redzēt Nikolu Jokiču pirmo reizi klātienē. Un es domāju, ka viņš spēlēja pret Igauniem nu, tā, nu, tādā pirmajā no 5 ātrumiem, varbūt tādā baigajā neiespringumā, bet nu, tas, ko viņš izpilda un cik viegli tas nāk, nu, tas ir tiešām kaut kas super iespaidīgs. Un es ticu, ka gan mūsu čatā šķiet, kāds bija dalījies, gan vispār kaut kur citur kopumā. Esmu manījis vispār klejojam tos atlaižu kodus, ar iespēju ietaupīt, pērkot biļetes uz ne Latvijas spēlēm. Tā kā es iesaku arī grupu turnīru pēdējā dienā, šķiet, Serbija, Turcija, vēl vismaz vakar bija pieejams biļetes. Nu, Īstenībā paskatīties tiešām. jebkura Serbijas Nē, nu, spēle ir vērta. jebkuru, protams, vienkārši tas, Tas ka ir tā kā bija vērts aiziet uz mums, Prometēju spēlēm pret jebkuru jā, pretinieku mums ir. Latvijas-Igaunijas līgā, bet ļoti maz kas to izmantoja. Bet nu, šeit es arī Mums, ieteiktu. nu, tiešām Eiropas top, vispār pasaules top Pasaules. Jā. spēlētāji. Jā, un tādā ziņā, ja mēs vēl paturpinām par serbiem un to, tad man likās tā, es nezinu, nu nesmieklīgi, bet tā, vai pat traki, vai es nezinu, kā labāk to noraksturot, bet ka vienkārši tavs 12. spēlētājs vakardienas spēlē ir Džeks, kurš spēlē izšķirošas minūtes Eirolandes Final Four. Ko tas pasaka par šo Serbijas izlasi? Marko Gudričs 3. ceturtajā vidū pirmo reizi iznāk laukumā kā 12. džeks. Un, ja tas ir tavs, no objektīvi viņš nav, ja mēs rindot Nē, tur nav. Jā. taisītu kaut kādu power ranking, viņš Līdzīgā objektīvi spēlē viņš nav. noteikti ātrāk iznāktu ārā. Es Jā, domāju. protams, bet vispār vienkārši, ka tev ir tādas rezerves, tev ir tāds sastāvs, un Sērbi tiešām ir vieni no varbūt retajiem, kam ir top sastāvs, pats labākais, kam praktiski nav neviena iztrūkuma. Man nenāk prātā īsti neviens, kuram būtu jābūt, bet kurš netika. Nu, es nezinu, mēs varam, protams, diskutēt, vai bija jāņem Topičs vai Jā. Jovičs, bet es domāju, ka Mana Topičam nav galvenā šobrīd tāds spēlētāja izvēle status. Topičs bija, un beigās viņa nemaz neiekļāva sastāvā. Nu, jā, bet piekrīt, ka viņam nav tāds status šobrīd, lai Ne, mēs protams. baigi Un spriestu, ka viņš, Jovičam ir pēdējā dēļa Last Dance, tā kā viņi protams, paņēma arī jā, tā status kā, dēļ. Bet, Klau, nu jā, jā. nākamo reizi, kā tu teici, tad mēs rakstam pēc grupu turnīra jau, un pirms astotdaļfināla, tā kā es tad piedāvāju tā ātri iziet, varbūt soli pa solim, un varbūt vairāk īsumā par to igauņu spēli, jo tas šīs dienas vakarā, kad jūs šo skatāties, tad arī būs šī spēle pret Igauniju. Nu, ņemot vērā, ka mums ir problēmas pret fiziskiem pretiniekiem, un tur mums uzbrukums buksē, tad nu, kaut kādā ziņā var nedaudz sākt arī baidīties varbūt pirms tās Igaunijas spēles, jo Igauni jau nu, tāda tautas valodā runājot maksimāli kaulā, es domāju, šajā spēlē. Nu, es zinu arī viņu treneri ļoti labi, nu, kā ļoti labi. Vairāk esmu sekojis. Nu, viņš ir viens no tiem viņu uzstādījumiem, un īstenībā arī spēlētāja atlases principiem ir tas, ka viņam ir nepieciešami fiziski spēlētāji. Tādi tiešām gan ar labiem ķermeņiem, kas tiešām Igauniem arī ir. Arī visās pozīcijās tiešām varam teikt, ka Igauniem ir tāda Bet, paudze izaugusi. bet tur ir pāris mīnusiņi, manuprāt. Jā. Nu, man no, es zinu, kā to pirmo spēli varbūt. Tu skatījies to spēli pilnībā? Igaunijas Serbija. Nu, es neredzēju pirmās 2 minūtes. Bet, Nē, nu, nu, jā, ok. principā pilnībā. Bet nu, tas tāds mans galvenais takeaways. Es atvainojos par anglicismu, protams, ir vienkārši pirmais vārds, kas nāca prātā, ir tas, ka nu, mēs nevaram pēc šīs spēles vērtēt to, kāda ir Igaunija. Jā, es tieši gribēju teikt, jā. Jo, Es jo tieši gribēju. nu, pēc būtības, nu, tiešām, nu, pēc
protams, mēs tagad izceļamies varbūt ar kaut kādiem pārsteidzīgiem secinājumiem, jo ir aizvadīta tikai viena spēle. Tieši šobrīd, kad mēs rakstām, vispār Grieķija, ir Itālija un Slovenija, ir Polija aizvada vispār vēl tikai savas pirmās spēles. Vēl pat, nu, teiksim, nav visām komandām noslēgušās tās pirmās spēles. Varbūt tiešām ir kaut kādi pārsteidzīgi secinājumi, bet nu, vienkārši vispār redzot to, ko izpilda Serbija, kāds ir viņu resurss. Nu, tā ir pārliecinoši tāda pirmā plauktiņa komanda, un tikai tad nu, tur ir diezgan liels tas atrājums, un tad nāk vispārējie. Ir, protams, pāris komandas, kā piemēram Vācija un Francija, un potenciāli arī tāpat Turcija un Grieķija, kurām varbūt ir kaut kādas lielākas iespējas un argumenti pret viņiem. Bet kopumā pēc tādas pirmās spēles es redzu to, ka serbiem ir pamatīgi jāsapinās meistarībā, lai viņi netiktu pie zelta. Protams, ka tur ir viena spēle, tev ir jāuzvar četras spēles pēc kārtas, lai tu vismaz četras, nu, sākot no astotdaļa fināla, lai tu izcīnītu titulu, bet nu, viņi ir, manuprāt, pārliecinoši Labi, bet runājam favorīti. par Igauniem. Jo mums Jā, jā, Igauni. un tas, jā, ka tā ir, nu, ka, manuprāt, nu, nevajag vērtēt Igaunus pēc tā, ka viņi tur zaudēja brīžiem ar -40. Nē, nu, Igauni pēdējā pārbaudas spēlē zaudēja Britiem, pēc kā viņi tur paši raustīja uz acis. Tā kā viņiem arī nebija, bet ne, viņiem bija arī labas spēles sagatavošanās posmā. Viņiem Viņi bija pat uzvarēja Izraelu, pozitīvi. viņi uzvarēja Jā, Gruziju, kas šodien apspēlēja Spāniju. Spānija, jā, un viņiem bija patiesībā pat pozitīva bilants atšķirībā no mums bija pārbaudas spēlēs. Arī Zviedrus, kas sitās līdzīgi ar Somiju un zaudēja pašā galotnē. Bet, Man tad ir jautājums, ko darīt ar rotāciju pret Igauniju. Nu, protams, vēl jau varbūt dažādi scenāriji, kā attīstās spēle, bet man vispār šķiet, ka varbūt es gribētu domāt, ka pret Čehiju un Portugālu mums tā kā, nu, būs vismazāk problēmu. Man gribētos tā domāt, lai kādā formā būtu tur Kristaps vai ar vai bez žagara. Jo tas nu, vidējais talantu līmenis tādiem rotācijas spēlētājiem mums vienkārši ir augstāks. Labi, Kveta varbūt tur ir spilgti iesācis, ja tur ir 20+20 gandrīz, bet nu, līdz viņam ir tā bumba jānogādā. Un tur tad atkal es domāju, ka mums savukārt būs priekšrocība aizsargu līnijā pret jebkuru no šiem bet pretiniekiem. es kopumā, pēc tās pirmās spēles, ko es arī redzēju, nu, es ieteiktu nenovērtēt Portugāli. Jo tā ir arī īstenībā ļoti, ļoti kvalitatīva komanda. Manuprāt, arī labi trenēta, izskatījās arī nu, daudz maz disciplinēta un tiešām, nu, ka nevajag viņus nenovērtēt. Bet tas, ko es Kā gribu pateikt, pilnīgs outsiders, piemēram, kā Kipru tur. jā, nu labi, jā. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir, ka varbūt pret Igauniju mums tomēr, pat ja mums ir kaut kāds pārsvars lielāks izveidojis, nu, ja nu ir šis scenārijs, ja nu ir. Es teiktu, ka mums tāpat ir jāļauj beidzot tādas pamatīgākas minūtes spēlēt visiem tiem rotācijas džekiem. Mums nevajag pārāk plaši tur iesaistīt atkal spēlētājus. Un ir jāļauj beidzot viņiem spēlēt ilgākas minūtes kopā. Nu, tu domā nospēlēt ar astoņiem, tur maksimums deviņiem spēlētājiem. Pat ja ir liels pārsvars, pat ja izdodas. Okay. Es nesaku, ka tā būs. Es domāju, ka būs sarežģīts sākums, bet pat ja aiziet tas spēles sākums. Un tad varbūt, nu, kā saka, varbūt mums ir jāsaprot, ka Serbija ir tas, kas mums ir, pret kuru savukārt mēs varam izlaist varbūt lielāku to rotāciju. Bet tās spēles, kas mums ir nu, stabilās, kas ir jāņem, nu, tā tīri no tabulas viedokļa raugoties, nu, varbūt tur mums ir jāspēlē ar to kaujas spēku, kas pēc tam būs vajadzīgs pilnā apmērā astotdaļa finālā, nu, kur Lietuva droši vien nāks pretī. Nu, labi, atkal viena spēle tikai aizvadīta. Tāpēc, Nē, nu, protams, jā, nu, labi, jā, Lietuva. jā, nu, teorijā, jā, šobrīd viņa uz to ir lielākā varbūtība. Bet nu, man savukārt gaidāmās spēles sakarā, jo mēs būsim ārā jau no rīta, tā kā visi varēs paspēt noklausīties pirms spēles, un es nebūšu tur paspējis mainīt savu viedokli vai ko. Es tā padomāju, un man liekas, ka tāds iespējams interesantākie vispār matčupi, nu, varbūt ne konkrēti matčupi, bet tāda interesantākā sastāva atšķirība varētu būt trīs džeki - Henrijs Drels, Sanders Rājeste un Janarī Jēsārs, kur ir visi trīs. Ok, Jēsārs ir, man liekas, tieši ap 2 metriem, bet Rājeste un Drels Nedaudz ir zem, stabili virs. Nedaudz zem pat. Viņš, ok, medzens ok, jo 7, medzens 8. Igauņu kolēģis vienkārši izcēla, ka viņš principā divmetrīgs arī, kurš var pārvaldīt bumbu. Kaut kas, Principā ir. nu jā, kaut kas līdzīgs Džedi Osmanam apmēram. Un man interesē, kā mēs tiksim.
galā ar šo, jo es redzu to, ka mums ir pārsvars viennozīmīgi garajā galā. Mums tomēr ir 7 garie spēlētāji, principā, kur ir Kaspars Trejers pretī un Matijas Stāsts, nav Kotsārs. Un, Es jā, atvainojos, man ļoti patīk Arthurs Konočuks. Man liekas, viņš ir tāds karstākais Igaunijas. es laikā aizmirstu, viņš ir Un top, viņš ir top. viņš ir ļoti labs spēlētājs. Viņš Burasporā parakstīja līgumu, bet viņš ir ļoti labs, tiešām ļoti labs spēlētājs. Un liela interese par viņu bija šajā vasarā. Viņam bija daudz piedāvājumu. Bet viņš nomināli ir trešais numurs. Bet viņš šajā Igaunijas izlasē brīžiem pat par 5 spēlē. Un tas īstenībā, nu, it kā mums liekas, uz papīra tam vajadzētu nostrādāt par labu mums, bet no otras puses tas padara to pretinieku ļoti neparedzējumu. Viņi visi, viņiem būs five out, principā, ja tas būs malā. Un viņi ir super ātri. Jā, Jo jā, jā. tomēr ar Kocaru viņi nebija tik ātri. Kocars arī tur ir tāds, viņš ir klasiskāks centra spēlētājs. Nu. Tu ir smagnējais Jā, tāds. jā, jā. Jā. Bet tagad viņi ir mazāk prognozējami. Zin, kā jau tas parasti ir, tur, kur ir mazāk prognozējumi, tur lielāks nepatikšanas var sanākt. Jebkurā līmenī spēlējot. Ja nevar paredzēt, Pareizi, ko ka tu pretinieki piemini. dara, tad ir ļoti grūti nu, sagatavoties. Tāpat varētu teikt. Un pareizi, ka tu piemini Konočuku, jo es arī šodien pēc igauņa treniņa runāju ar Indreku Reinboku, ar galvenā trenera asistentu. Viņš man atgādināja arī par viņa eksistenci, jo, zinu, ka viņš vairs nav Latvijas-Igaunijas līgā, viņš ir Bundeslīgā, kurai varbūt tik daudz nesekoja, neskaitot Eirolandes klubus un Jāņa Gailīša trenēto komandu, tad bija drusku izkritis tā kā no galvas. Nē, viņš jau pirms Un tam es visu laiku ACB spēlēja. Viņš no Kaleva Jā, pataisno jā, arī, jā, jā, neaizbrauc. jā, jā, un tad es zinu, ka viņam bija izvēle vai no ACB, vai kā tur bija pa kaut kādu 8 līdz 12 spēlētāju ACB par drusku lielāku naudu. Un tad viņš izvēlējās ACB, un kā izrādījās, tas bija pareizs solis, lai gan viņš tur nospēlēja pussezonu, un tad jau pārgāja uz Vāciju, bet redzam tagad, nu, ka tas ir izrādījies pareizs solis, un viņš ir ļoti labu karjeru iestartais, arī, man liekas, 2000. gads, ja nemaldos, Jā. tā kā vēl gana jauns. Viņi visi jauni, tur Un, lielākā daļa. jā, jā, Vēneri, veterāni. Un otra īstenībā jaunākā. USārs ir tevs pieminētais, ir otrs vecākais, 93. gads. Vispār Viņš un Vēne. 99. līdz 2000. gadu sākums. Tā ir tā paudze, kas tur tos B divīzijas medaļas izcīnīja savos jauniešu čempionātos, un tie tad tagad ir ienākuši lielajā basītī. Un ļoti Un daudz viņiem ir. citu. Jā, es gatavojoties, tagad piefiksēju ļoti daudzi, ļoti ātri aizbraucu prom uz ārzemēm. Un daudziem tur ir Itālijas pilsonības un Spānijas pilsonība. Un skaidrs, ka viņi tāpēc arī spēlēs tajos līmeņos. Un Kas tur? Trejers, Rīsmā, Jurkatams, Miks Jurka, Jurkatams. tiem ir Itālijas, Rājēs Itālijas. ir Spānis. Nu, tā kā, Kulamē aizbrauca 19 gados uz Vāciju, bet nu, viņam nav neviena pilsonība vietējā, bet viņš ir tāpatās veidojis to karjeru ārzemēs jau no agra vecuma. Tā kā viņi tādi nobrieduši džeki ir, neraugoties uz savu tādu jaunību varbūt. Bet nu, tā kopumā es laikam gribētu teikt, ka man patīk, neraugoties uz to lielāku neprognozējumību, man patīk tās divcīņas, tie matčupi arī no abos laukuma galos, jo tomēr nu, nav tā, ka mēs esam tikai lielāki. Nē, Mēs nu, mēs neesam arī smagnēji komanda arī. Jā, jo mēs arī varam mest, un mēs varam arī otrā galā likt pretī to pašu. Un mazie savukārt, nu, Igauni ļoti baidās vispār par saviem ballhandleriem, jo tā trīs izteiktākie ballhandleri, ja bumbas pārvaldītāji ir Kulamē, kuram vienkārši aiztaisīja ciet labo roku vakar Avramovičs, tad ir Būs Rīs. Arturam Kurucam darbiņš. Jā, Droši jā, vien. jā. Tad ir Rīsmā, kurš ir Itālijas otrās līgas, jeb A2 sērijas spēlētājs. Tur, respektīvi, mūsu džeki pēc statusa vienkārši jau ir augstāk. Un tad vēl ir, es saprotu, ka pareizi ir Merts Rozentāls. Un viņš atkal savukārt nāk atpakaļ no ceļgala traumas, no nopietnas traumas. Viņš ir visu sezonu izlaidis. Viņš tagad iesaistījās pārbaudas spēlēs. Es atceros, ka viņam bija vēl tur kaut kādas pārbaudas, un nu, jau bija kaut kādas bažas par to, ka ir nu, kaut kāds vai sācinājums, vai aizmirst kā to medicīnisko terminu. Recesija, laikam, ir, kad tev tā kā atsvaidzinās Nāk drusku apakaļ. kaut kas. Mm. Jā. Nu, respektīvi, viņš arī nav visticamāk uz 110% gatavs tur super milzīgām slodzēm un lielām lomām. Tā kā es redzu to, ka arī mums ir kaut kāds pārsvars starp mazajiem, un tas pats arī izpaužās garajā galā. Un tad nu, tas lielākais jautājums ir tie vingi, jeb nu, tādi
gari, kustīgi, nu, vispār tāda bumbas pārvaldītāja, es teiktu, jo Drells, Jēsārs un Raiest, visi to var darīt. Raiest varbūt no šiem to dara vismazāk, bet nu, vismaz tā, cik izskatījās pret serbiem, bet viņi visi to var darīt, un tas man varbūt tādā ziņā satrauc visvairāk rītdienas Nu spēles jā, bet sakarā. mēs droši vien abi prognozējam uzvaru rītdienas spēlē pret Jā, Igauniju. jā, jā, nē, nu, tur, es, ja rīt nav uzvar, tad gan ir jāsāk celt kaut kādu trauksmes zvanu. Nu, Nu jā, jā, jā. Jā, jā, jā. bet Es zini, domāju, kas ka vēl tā starp arī citu, ka panāks. būs interesanti pavērot cīņas tribīnēs. Tāpēc, ka Jā. tas, kā uzvedās Igauni pie -20, pie -30, pie -40, visu cieņu es noņemu savu virtuālo cepuru un uzlieku atpakaļ uz savas kailās galvas. Tiešām, nu ļoti, ļoti iespaidīgi. Un varēja just, ka viņiem ir nu, tāda kārtīga svētku sajūta. Un es negribu teikt, ka Latvijas fans ir atēdies basketbolu. Vienkārši mēs esam Nē, nē, pieraduši jau nē. nedaudz Zini, kas tur ir? apraduši pie tā Zini, kas tur strādā? alus, Tas, ka tu super daudz alus. arī, nē, bet emocionāli nostrādā tas, ka tu to dari ārzemēs. Tu esi svešā vietā. Mūsu aizbraucot uz ārzemēm arī ir droši vien jaudīgāk nekā savās mājās. Es Nu, teiktu, arī īstenībā labs punkts, jo, ka jo mums es ir saku, mums, mhm. mums ir Jā, jānobeidz, ja. jāslēdz ciet pamazām. Rekur pēdējais no manis pabeidz darbu mēdīju istabā un nāca atpakaļ uz arēnu. Un pēc tam vēl puslaikā aizgāja ārā un jau tā kā tajā arēnas daļā, kur mēdīji ir kopā ar ierindas skatītājiem, nu, visa grīda bija vienkārši alu, viss lipīgs. Un tas bija tikai Zigaunijas spēle. Un tur visi ar koferīšiem, ar vairākiem aliem rokās. Tā kā viņi tiešām ir atbraukuši šeit svinēt, izbaudīt svētkus. Un tiešām bija vienkārši ļoti iespaidīgi, ka -34 vai cik beidzās tā spēle, tev ir viss beidzies. Un sekundi līdz beigām Sanders Raiest ieliek danku, tukšā grozā, ātrā uzbrukumā, un emocijas ir tādas, it kā viņš būtu spēles uzvarošo metienu ielicis. Tā kā man tādā ziņā ir liels prieks par Igauniem, bet es ļoti ceru, ka mēs rīt būsim gan skaļāki, gan arī labāk laukumā. Nu, tiekamies atkal pēc grupu turnīra, panelizēsim aizvadīto un arī gaidāmo playoffā. Nu, vēlreiz visi aktīvi pievienojamies WhatsApp komunai un arī čatam, lai redzētu, kas notiek čatā. Un arī Patreonam. Un Patreonam, un starp citu, WhatsApp komunā ir arī fantasy spēle, ko mēs spēlējam basketņu uz platformā. Tur 43 komandas bija piefiksēja mūsu izveidotajā līgā. Tā kā paldies visiem, kas skatījāties. Tiekamies ar jums jau pavisam drīz. Esam aktīvi čatā un jūtam līdzi Latvijai.